Kā neuzsākt sava mūža lielāko ceļojumu? Klausamies. Bija 2015. gads, tātad aptuveni gandrīz 10 gadi atpakaļ, un es tajā laikā dzīvoju Anglijā, Londonā. Un biju iekrājis kaut kādu naudiņu un sarunāju ar saviem 2 draugiem, kas arī dzīvoja tobrīd Londonā, kad dosimies ceļojumā. Bijām nopirkuši biļetes uz Āziju. Taizeme, Kambodža, Vietnama, iespējams vēl kāds gala mērķis, jo biļetes mums bija tikai vienā virzienā. Ja nemaldos, tas bija kāds oktobris vai novembris, un sakrita tā, ka pirms izlidošanas uz Bankoku man bija aptuveni 1 nedēļa, kuru nolēmu pavadīt Latvijā, lai satiktu vēl ģimeni, nopirktu kādas nepieciešamākās preces vai lietas un nedaudz kopumā sagatavotos tam ceļojumam, jo nekad iepriekš tādā lielā izbraucienā nebija bijis, jo kopējais ilgums, kur plānojām pavadīt ceļā, bija aptuveni 1,5 mēnesis. Sacīts darīts, esmu atpakaļ Latvijā, daru visas lietas, kas man jādara, nopirku ceļojumu somu, sapotēju visas vakcīnas, palasīju nedaudz kaut kādu informāciju par galamērķi, uz kurieni dosimies, un ātri paskrēja laiks, jo mūsu lidojums bija sestdienā. Mans lidojums no Rīgas atpakaļ uz Londonu, lai tālāk lidot uz Bankoku, bija sestdienā. Un pienāca piektdienas vakars, šeit būtībā sākās arī viss šīs dienas stāsts. Pienāca piektdienas vakars, un es sakontaktējos ar 2 saviem draugiem, 2 citiem draugiem. Ne tiem, ar ko es plānoju lidot uz Taizemi, bet ar 2 citiem tepat no Rīgas. Iespējams, kaut kur atradīšu arī foto no tā vakara pasēdēšanas, tāpēc, ja atradīšu, tad foto būs šeit. Un es sazvanu tos 2 draugus, un tā kā tajā laikā šādi te lielāki ceļojumi, vismaz manās aprindās, bija diezgan neierasti, tad bija interesanti vēl satikties, aprunāt kaut kādas detaļas, un norunājām satikties Ezītī Miglā. Bija tāds bāriņš turpat krastmalā. Ielu precīzi nepateikšu, bet tas bija tas punkts, kurā sarunājām satikties. Un tobrīd, es nezinu, kāda ir situācija šobrīd, bet populārs bija dzēriens tāds Long Island Iced Tea, kas būtībā ir 5 stipri grādīgie dzērieni un nedaudz pielieta kola. Un nezinu tieši kādēļ, bet kā savu pirmo dzērienu es izvēlējos tieši to. Visticamāk, man prātā bija kaut kāda gudrā doma, ka izdzeršu vienu šādu te kokteili un došos mājās, mierīgi izgulēšos lai jau laicīgi varu piecelties uz savu lidojumu. Kā jūs visticamāk noprotam, tā tas, protams, nenotika, un vienam sekoja 2, iespējams 3, un pēc Ezīša jau tālāk virzījāmies turpat blakus esošajā džastbārā. Kas zina, tie zina šīs vietas, tas nav šajā gadījumā tik svarīgi, bet kas ir svarīgi, ka pēc šiem te stiprajiem kokteļiem man kaut kādā brīdī pazuda visa loģiskā domāšana un veselais saprāts, un nākamais kadrs, ko es atceros, ir tas, ka es sēžu mājās pie durvīm. Šo te laika posmu Latvijā es paliku pie vecākiem, un es nezinu kāpēc, iespējams es biju tādā kondīcijā, ka es nevarēju atslēgt durvis vai kaut kas cits bija noticis, bet es vienkārši sēdēju ārā. Iespējams, es pat biju jau nedaudz iemidis. Un
Es nezinu kā, bet mamma laikam dzirdēja, ka kāds tur ārpus durvīm darbojās un ielaida mani iekšā. Es, protams, biju pilnīgi mēmā, nerunājamā stāvoklī un neko neteikdams es devos pa taisno uz savu gultas vietu. Tur es arī ātri vien atlūzu. Kā stāstīja mamma, viņa redzējusi mani šajā te briesmīgajā stāvoklī, nolēma mani nemodināt. Un šeit sākās pats interesantākais. Bija 5 no rīta, kad es atnācu mājās, bet mans lidojums no Rīgas uz Londonu bija 7. Tātad pēc 2 stundām normālos apstākļos šajā brīdī, kad es tikai ierados mājās, man jau teorijā bija jābūt lidostā 2 stundas pirms lidojuma. Bet tā tas nenotika. Es savā nodabā tur pilnībā atslēdzos, un mamma bija nolēmusi, ka mani nemodinās. Nu, ja tāds lēmums ir veikts, un šāda te nepārdomāta darbība ir veikta pirms šāda te svarīga lidojuma, tad lai pats arī šīs te problēmas risina. Bet par laimi brālis bija šo te visu dzirdējis un aptuveni kaut kādos 6:20 vai 6:30 mani kaut kādā mistiskā veidā pamodināja. Es, protams, biju pilnībā apjucis, man galva vispār nestrādāja, bet sapratu, ka visticamāk nav nekas glābjams, bet ir jāmēģina. Es parasti somu nekad pirms brauciena nekārtoju, tai pašā rītā es to parasti arī izdaru, tāpat bija arī šajā reizē. Man nekas nebija sakrāmēts, tāpēc paņēmu tikko jauni nopirkto somu, sametu kaut kādas lietas, kas bija par rokai, kas man likās varētu būt bijusi noderīgas, un paralēli biju izsaucis taksometru, kas par laimi ļoti laicīgi bija ieradies pie manis mājās jau. Kamēr es kārtoju šo te somu, taksometrs jau bija atbraucis, bet, protams, laiks arī nestāv uz vietas, un skatoties pulkstenī, ja nemaldos, bija kādi 6:35, 6:40. Tātad braucienam uz Āziju, uz pusotru mēnesi, es biju sakārtojis savu somu aptuveni 10 minūtēs. Es pasaku visiem tā, skrienu lejā uz taksometru un saku: vecīt, lūdzu, man ir būtībā svarīgākais lidojums manā dzīvē, ir jāpaspēj uz lidostu. Ja tu dabūsi kādu sodu par ātruma pārsniegšanu, es tev samaksāšu. Tev jau strādā mans netik skaidrais prāts, bet tā nu es pateicu, un taksists arī saprata to manu situāciju, darīja, ko varēja, lai mēs laicīgi nonāktu lidostā. Man jau par galvu šaudās dažādas domas, ko es darīšu, ja es nokavēšu šo lidmašīnu, jo situācija būtībā ir, kritiska. Tajā brīdī, kad es izbraucu no mājām, cilvēki jau visticamāk kāp iekšā lidmašīnā. Un, 7, kad jau lidmašīnai bija jāizlido, es ar taksi piebraucu pie lidostas Rīga. Skrienu iekšā, par laimi nebija nekādu rindu, ātri izēju to drošības kontroli, un kā jau tas ar Ryanair ir pierasts, lidmašīna par laimi kavējās. Ja nemaldos, 15 minūtes, un es paspēju uz šo te lidojumu. Bet ar to viss nebeidzās. Ierados Londonā, satiku savus abus draugus, ar ko kopā devāmies šajā ceļojumā, izstāstīju visu savu situāciju, kā nevajadzētu darīt, lēni runājam, pēdam pusdienas, relaksējamies, bet
tā kā tālāk lidojām caur Abu Dabiju uz Bankoku, un mūsu līdzsabiedrība bija Etihads. Un Etihads nelido ne no Stanstedes, ne no Lūtonas, kā tas ir ar Vizēru un Ryanairu. Tā bija lidosta, uz kuru neviens no mums trijiem nekad nebija braucis. Un mēs bijām nedaudz aizsēdējušies, līdz sapratām, ka mēs īsti nemaz nezinām, kā uz to lidostu nokļūt. Tad pēc brīža sapratām internetā pameklējot, ka jābrauc ir ar vilcienu. Aizsteidzāmies uz pareizo staciju, nopirkām biļetes, esam vilcienā, bet arī jau tad saprotam, ka ar laiku paspēšanai būs pašvaki. Bet sakrustojuši pirkstus, ceram, ka tomēr paspēsim. Pienāk mūsu termināls, stāvam pie durvīm, bet šeku reku durvis neatveras. Uz abām pusēm aptuveni 10 metri, tās durvis atverās, viss izkāp, bet mums spiežot pogu, durvis neatverās. Kamēr skrienam uz durvīm, kas ir no mums kreisajā pusē, tās jau ir aizvērušās un vilciens sāk savu ceļu tālāk prom no mums vajadzīgā termināļa. Un Hītrovā ir tāda sistēma, ka ir iebraukšanas, izlidošanas termināls, un tad vilciens aptuveni 10 minūtēs vai 15 apmet tādu loku un atgriežās ielidošanas terminālī, no kur arī gan var nokļūt uz izlidošanu, bet tas, protams, ir papildus laiks, papildus distance, un mēs jau šajā brīdī esam, maigi izsakoties, diezgan lielā stresā, jo biļetes ir dārgas, un šo te lidojumu visticamāk nokavējot, tā arī mēs šajā ceļojumā neaizlidotu. Un pienāk tad tas atkal mūsu Hītrovas termināls, izlacam ārā, skrienam cik vien ātri varam, sasvīduši, aizlausušies, aizskrienam līdz tam Etihad uzņemšanas galdiņam, un nezinu kā, bet atkal paspējām. Sekundē mums teica, ja būtu pāris minūtes vēlāk, jūs šajā reisā nekāptu. Un tā šis te stāsts arī šoreiz beidzās. Protams, aiz stresa vēl aizgājām gan jau izdzert kādu aliņu vai stiprāku dzērienu, lai nomierinātu nervus, bet, ko es iesaku jums un ko noteikti nedariet, neiet uz ezīti, nelietojiet krādīgos dzērienus, ja jums ir svarīgs lidojums nākamajā dienā no rīta. Lūdzu, nedariet to. Ceļojam, baudam un uz tikšanos nākamajās epizodēs. Čau!